Sveiciens tev atkal! Sveiciens tev atkal šai saulainajā dienā no Ventspils mācītājas Vijas Peļņas. Tik jauki, ka tu skaties, lai tev ir svētīta šī diena, lai tev ir svētīta šī nedēļas nogale, lai tev un taviem tuviniekiem iespīt Dieva vārda gaisma, Dieva vārda mīlestība, lai pārņem tavu sirdi. Un tu vienmēr atceries, ka tu neesi nekad viens, ar tevi vienmēr kopā ir Jēzus, un Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Tāpēc man prieks, ka tu skaties, ka tu esi pieslēdzies, un arī prieks par tiem, kas skatīsies vēlāk, prieks par tiem, kas uzliks kādu sirsniņu vai kādu komentāru uzrakstīs, kur es pēc tam atbildēšu, un būs priecīgi, būšu priecīgi arī, kad, ja sirdī ir tavi uzrunāti, var padalīties, lai kāds tavs Facebook draugs varētu redzēt šo Dieva spēka raidījumu un šo Dieva vārdu mācību. Un es vienkārši lūkšu par tevi. Kungs, Dievs, es tev pateicos, Tēvs, Jēzus vārdā par ikvienu, kurš skatās, par tavu mīlestību, par tavu klātbūtni, ka tavs spēks nonāk par katru cilvēku, ka tu, Jēzus, esi samaksājis ar savām dārgajām asinīm, tu esi atpircis, un tu mīli ikvienu cilvēku. Kungs, es tev pateicos, Tēvs, par svētībām, par dziedināšanām šodien, par atbrīvošanām, par glābšanu, Kungs, par piepildījumu, par jaunu spēku lidojumam tālāk tavai dzīvei, lai svētīts ir katrs ik viens, kas skatās, un Kungs svētī savu vārdu un dod man visu drosmi, visu gudrību sadzirdēt, ko tu gribi, lai es saku, un paldies tev par tavu vārdu, ka tavs vārds ir gaisma, kas iespīd mūsu sirds kambaros, visdziļākajās vietās, un ka tavā vārdā ir atrisinājums. Paldies tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. 29. janvārī, kad bija tā tiešraide, mēs runājām par slāpstošu sirdi. Par sirdi, kas ir slāpstoša, kas deg Dieva ugunīs. Un arī šodien man ir šis jautājums tev, un noteikti, ka tev pašam ir kādi jautājumi, sirds jautājumi. Kas tad ir tavā sirdī? Kas ir tas, par ko tu domā? Kas ir tas, kā tu jūties? Jo atceries to, ka Dievam tu esi ļoti dārgs. Kā Mateja evaņģēlijā ir teikts, kur Jēzus teica, svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Tāpēc tu esi svētīts šodien klausoties. Prieks tev ienesīt redzēt svētības pār tavu dzīvi un ļauj, lai Dieva vārds aizskan un piepilda tavu sirdi un ikviena sirdi. Un tāpēc svētīgi ir izsalkušie. Svētīgs esi tu, kas meklē pēc viņa pilnuma, kas augst pēc viņa tūma savā dzīvē. Un tāpēc šodien ir tik brīnišķīgi, ka šodien ir ticība, ka šodien izskan Dieva vārds, un tu varēsi šodien piedzīvot to, pēc kā sauc tava sirds. Jo es tev vēlreiz saku, kad šodien tu tiksi glābts, tu tiksi dziedināts, tu tiksi atjaunots, tu tiksi spēcināts visā garā, dvēselē un miesā, jo tā ir Dieva griba. 2. Korintiešu vēstule, ja tev ir Dieva vārds, tu vari atvērt un lasīt kopā ar mani, vai pēc tam apskatīties, kur 2. Korintiešu vēstule 8. nodaļa 9. pants saka, jo jūs zināt mūsu Kunga žēlastību, ka viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Iedomājies, mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība tavai un manai dzīvei, kad viņš, bagāts būdams, kad viņš bija debesu augstumos kopā ar Tēvu, kur viņam nekas netrūka, bet viņš izvēlējās nākt uz zemes, jo viņš redzēja tevi. Viņš tevi šodien redz, cik tu esi dārgs viņam, un tu esi viņam svarīgs, lai viņa nabadzība kļūtu tev par bagātību. Vienalga kādai situācijai tu tagad ej cauri, kādai neziņai vai kādam grūtumam, Dieva griba ir, lai tu esi bagāts viņā,
viņa vārdā, viņa spēkā, viņa atziņā, viņa gudrībā, un tāpēc Jēzus atstāja savu debesu godību un nāca uz zemes, lai tevi un mani glābtu. Ikvienu, kas skatās, jo Dieva vārds arī saka, ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tiks glābts. Ik viens. Prieks tevi, Agija, redzēt no Vidzemes tālās svētības tev, lai viss tev piepildās. Un tāpēc, ka Jēzus vārdā ir šis varenais spēks, un arī šodien mēs paaugstināsim Jēzus vārdu savā dzīvē. Mēs dosim godu viņa vārdam, jo viņa vārdā ir spēks. Viņa vārdā salūst važas, viņa vārdā mainās situācijas mūsu dzīvēm. Jo Jēzus arī teica Jāņa evaņģēlijā, es esmu vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Vienīgais ceļš. Un varbūt tu esi pirmoreiz, kas skaties, un varbūt tu domā drusciņ savādāk, bet ļauj šodien Dieva vārdam ieplūst tevi, paņem šo laiku līdz beigām, un tu būsi piedzīvojis Dievu savā dzīvē, un ne tikai piedzīvojis, bet šī diena būs tev ar mūžības nozīmi, ar mūžības vērtību, un tā būs izmaiņu diena nākošajiem ceļiem, nākošajiem soļiem tavai dzīvei. Tāpēc, kā Jēzus arī teica, es esmu vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Un vari apskatīties Jāņa evaņģēlijā, 8. nodaļa, kur 12 saka, Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa un 12. pants saka, tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nesteigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Cik brīnišķīgi, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nesteigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un tālāk, 31, tā pati 8. nodaļa, 31, 32 pants, kur Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs brīvu. Šodien Dieva vārdu patiesība iespīd tavā sirdī, un tā dara brīvu, tā dod atbildes, tā dod atrasinājumu, tā dod aizskārienu caur svēto garu. Un tālāk Jāņa, turpat visciņu uz priekšu, Jāņa 10. nodaļa, 9. pants saka, es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts, viņš ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Es esmu labais gans, kas atdod savu dzīvību par savām avīm. Un te mēs redzam, kur Jēzus saka, es esmu durvis, es esmu ceļš. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts, un viņš ieies un izies un atradīs ganības, atradīs atspirdzinājumu, atradīs vēlsi, atradīs spēku, atradīs dzīves jēgu, atradīs kristieša dzīves jēgas motīvus, iespēju, kādēļ dzīvot. Aleluja, slava tam kungam, jo viņš ir tās durvis tavai un manai dzīvē, un viņš ir labais gans. Un turpat tās drusciņi atpakaļ 7. nodaļa Jāņa evaņģēlijas. Cik brīnišķīgs ir tā kunga vārds. Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļa un 37. pāns būs līdz 39. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Jēzus vēl nebija aizgājis līdz krustam un cēlies augšā svētā gara spēkā. Un te viņš saka, tev un man šodien, ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Un tas ir par svētā gara spēku, tas ir par svētā gara pilnumu.
Tas ir apsolījums viņa bērniem, ka mēs piedzīvosim viņa spēka klātbūtni, Dieva realitāti savai dzīvei vairāk un vairāk. Un tā mums katram ir vajadzīga. Jo tik svarīgi ir tas, kad Jēzus ir glābējs. Tas ir tas pirmais punkts, ka mēs zinām, ka Jēzus ir glābējs. Un otrs ir, ka mēs darām viņu arī par savas dzīves kungu. Daudzi kādreiz saka, kristieši savā starpā runā, jā, viņš ir mans kungs, viņš ir mans kungs. Viņš ir mans glābējs un glābējs, es kļūdījos, bet vai viņš ir tavs kungs? Vai tu vērtē viņu kā kungu, kā autoritāti? Jo tālāk es gribu tev teikt, ka Jēzus ir mūsu pats labākais draugs. Pats labākais draugs. Jēzus mīlestība, Jēzus nodotā dzīve, Jēzus iežēlojās par ikvienu cilvēku, kurš gāja grūtībām cauri. Un tie, kas dzirdēja par viņu, tie, kas dzirdēja, ko Jēzus dara, kādus brīnumus viņš dara, tie pūļi sekoja. Un Jēzus darīja brīnumus. Viņš ir tas, kas atbrīvo, viņš ir tas, kas dziedina. Un šī ir tā mīlestība, šī ir tā iežēlošanās uz cilvēkiem. Jo ko tad Jēzus darīja? Viņš, kā es pirmīt teicu, viņš atstāja savu godību. Viņš kļuva nabaks. Tevis un manis dēļ, lai mēs iemantotu šo pilnumu, šo pilnību, tā kā arī Jāņa evaņģēlijas 10 teica, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība, dzīvības pilnums, dzīvības garas spēks, tas pats spēks, kas Jēzu Kristu piecēla no miroņiem, šis augšām celšanās spēks mājo jūsos, to saka arī romiešiem 8. nodaļa, 11. pants. Ja jūsos mājo tas gars, kas Kristu ir piecēlis no miroņiem, tad arī viņš piecels jūsu pagurušās miesas un atveldzēs. Aleluja, slāva tev, kungs, un es tev pateicos, kungs, par ikvienu, kas šodien dzird no tava vārda. Tāpēc, ka viņš redzēja, varbūt tu ej kādai situācijai cauri, varbūt tev ir kāda neziņa, varbūt tev ir kāda vajadzība, varbūt tev ir kāda slimība atnākusi, un ārsti ir kādas lietas teikuši, ka grūti būs dzīvē vai nav izejas, bet Dievs saka, kas cilvēkam nav iespējams, tas Dievam ir iespējams, ar Dievu nav nekas neiespējams, ar Dievu visas lietas ir iespējamas. Un viņš, kad šī sieviete, kas bija nomētāta, kuru gribēja nomētāt ar akmeņiem. Šeit būs kādas dažas rakstura iezīmītas pazīmes par Jēzus kalpošanu. Kad viņš redzēja šo sievieti, kas nāca, kura bija pieķerta laulības pārkāpšanā, un reliģija, un farizēja, un citu cilvēku uzskatu un viedokļi nāca pie Jēzus un gribēja nomētāt. Bet Jēzus skatījās savādāk. Viņš rakstīja smiltīs. Mēs īsti nezinām neviens, ko viņš rakstīja smiltīs. Tiem, kas gribēja to sievieti apsūdzēt, nomelnot. Iespējams, kādi kalpotāji saka, nu kurš tad tu biji tai rindā vai kā? Viņi vienkārši pagriezās un aizgāja. Un, protams, viņš tālāk sievietē teica, ej un negrēko tālāk. Un tā ir tā Jēzus mīlestība, kad viņš ir pret grēku, bet viņš mīl grēciniekus. Viņš mācīja tos, kas bija izsalkuši. Viņš mācīja tos cilvēkus, kas viņam gāja apkārt, tie, kas bija izsalkuši un izslāpuši, kuriem bija kāda vajadzība. Un es ticu, ka arī tev šodien ir kāda vajadzība, pēc kā sauc tava sirds, kāda dzīves situācija, lai tu varētu iet cauri katrai savai situācijai Dieva spēkā. Jēzus pagodināja sievieti, kas izlēja savu dārgo alabastru trauciņu pie Jēzus kājām. Kādi atkal domāja citu viedokli. Varbūt par tevi ir kāds cits viedoklis, vai tuviniekiem, vai radiniekiem, vai kādai denominācijai. Nezinu, bet Dieva viedoklis ir pats svarīgākais. Un Jēzus parādīja to, ka nē, viņa ir labi darījusi, mani svaidījusi, jo viņa mani mīl. Viņa ir parādījusi šo mīlestību, šo došanas formu, izlejot savu sirdi un to dārgāko, kas viņai bija pie Jēzus kājām. Un došana vienmēr ir mīlestības augstākā forma. Nākošais aspekts, tad, kad bija vētra. Mācekļi bija laivā, Jēzus gulēja, viļņi cēlās, vējš cēlās, viļņi cēlās, un Jēzus gulēja. Ja ar tevi šodien tavā dzīves situācijā ir Jēzus, ja tu esi iecinājis Jēzus savā dzīvē, viņš ir ar tevi klāt, un kaut kādas masticības pēc, bišku baiļu pēc, šaubu pēc, kā mums katram gadās,
kristīgajā ceļā, ejot un meklējot to kungu, nu viņi saprata tomēr, ka jāceļ Jēzus augšā. Un arī šodien tas ir tik brīnišķīgi, ka tu un es mēs varam saukt Jēzus, man tev vajag, palīdzi, ved man ārā no kādām situācijām, lai tava gudrība ir pār mani. Dievs, paldies, ka tu atver man garīgās acis ieraudzīt visus plānus manai dzīvei. Prieks tev, Ilvita, redzēt svētības pār tevi un tavu namu. Un Jēzus tika piecelts. Un ko tad viņš darīja? Viņš bija drusciņā, varētu teikt, viņš bija dusmīgs uz mācekļiem, kad viņš teica, nu ko jūs masticīgie, ko jūs šaubaties, ko jūs nevarat apstādināt vēju un vētru, ja? Un viņš apstādināja. Jo tāpēc, kad Jēzus visur, kur viņš iet, visur, kur viņš iesaistās, tas pārdabiskais notiek. Un par to jau ir, kā es pirmie teicu, šie kristieša dzīve, kas ir tālāk, es teikšu, ar Dieva svētā gara piepildītu un ar Dieva uguņu aizdedzinātu. Un vienalga, kāda ir tava problēma, kāda ir tava situācija tagad, kāda tev liekas vējš pūš, bet tu zini, ka tavā dzīvē Jēzus ir blakus vienmēr tev, un viņš gaida, un svētais gars ir uz šīs zemes, kas ir mūsu sirdīs, kad mēs esam ieaicinājuši Jēzu Kristu un esam jaunpiedzimuši. Un tā ir tā Jēzus sirds, tā Jēzus iežēlošanās, kur viņš Mateja evaņģēlijā arī var atvērt 11. nodaļa, kur viņš teica, un šodien viņš saka tev to, šodien viņš saka tieši tev to, un nemaz nešaubies, un nemaz nebrīnies. Nāciet, Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa no 28 līdz 30. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jogu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Un cik brīnišķīgi, ka Jēzus saka, nāciet pie manis, nāciet šodien, visi bēdīgie, visi grūtsirdīgie, es jūs gribu atvieglināt. Un paldies Dievam par to, ka tā ir Dieva sirds un tā ir Jēzus sirds, un kad Jēzus sirds ir iežēlošanās pilna, un viņš gāja tik daudz vietās, un ticīgie daudzās vietās bija masticīgi, un Jēzus nevarēja darīt brīnumus viņu neticības pēc, bet tu šodien esi tas ticīgais, ka tu šodien saki kopā ar mani, nē, es saņemšu šodienai savu brīnumu, es saņemšu to vajadzību, es saņemšu gudrību, es saņemšu atziņu, es saņemšu sapratni, es saņemšu mieru, es saņemšu tavu aizskārienu caur svēto garu, jo tas ir, ko Jēzus saka, nāciet pie manis, un tālāk viņš saka, Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, 7. pāns, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Cik brīnišķīgi, ja jūs paliekat manī un ja mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs tiek godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Mēs dodam godu. Slavu Dievam, ka jūs topat par maniem mācekļiem. Un cita vēstule saka kolosiešiem, sekojiet man, kā mani mīļotie bērni, atdariniet mani, imitējiet mani. Un te ir tā vēlme, ka Jēzus tevi šodien aicina. Viņš gāja pie krusta, viņš nomira. Viņš varēja tur neiet, bet viņš redzēja šodien, ka tu skaties. Tāpēc slava Dievam, slava svētajam garam. Un paldies Jēzum Kristum, ka šis gars, šis augšām celšanās spēks, kas var dzīvot ticīgajos. Un tas pats gars pieceļ ikviena mirstīgās miesas un arī garīgās miesas. Mūsu cilvēku iekšējo būtību mēs tiekam piepildīti iekšienē ar svēto garu. Mēs tiekam atbrīvoti, mēs tiekam aizdedzināti. Un pasaule daudz ko nosoda. Varbūt tevi nosodījuši vai kādi apkārtējie, varbūt par kādām kļūdām vai kā viņi ir teikuši, ja? Un domājuši par tavu dzīvi. Bet Jēzus teica, celies, ej un negrēko. Tava ticība tev ir palīdzējusi, tava ticība tev ir dziedinājusi. Un tāpēc mums ir tik svarīgi rūpēties ikvienam, vingrināt šajos pēdējos laikos, it sevišķi
ticību. Tev un man Dievs ir devis vienādu ticības mēru, bet viņi ir jātīsta, kā sporta zālē, kur iet sportisti trenē muskuļus. Un tikpat līdzīgi ir arī ar svēto garu, ar ticību. Un liekot Dievu vārdu, tikai ticība tiks tavā dzīvē pacelta, tu tiks iedrošināts, tu varēsi spērt kādus ticības soļus, ja tu pavadīsi laiku Dievu vārdā. Un tas ir tas Dievu vārda princips. Un tad mēs tiekam apsargāti, mēs tiekam virzīti tālāk, mēs tiekam piepildīti, jo tā ir tā Dieva griba tavai un manai dzīvei. Cik brīnišķīgi, cik brīnišķīgi. Un kad mēs skatāmies uz Jēzu, kā viņš 30 gadus uz zemes dzīves staigājot, kā viņš kalpoja, kāda bija viņa dzīve. 12 gadu vecumā viņš jau iegāja sinagogās, viņš jau mācīja, un viņa dzīve daudz ir, ka viņš jautāja jautājumus, un arī farizēji apkārt cilvēki viņam jautāja jautājumus, un Jēzus vienmēr deva šīs atbildes. Vienmēr viņš deva atbildes. Vai nu kādam viņas patika vai nepatika, bet viņš nāca ar atbildēm pie ikviena cilvēka. Un Jēzus mācīja. Un, protams, viņš sludināja, bet viņš mācīja izsalkušām un izslāpušām sirdīm. Un tāpēc arī Salamana pamācības 4. nodaļa, ko Dievvvārds saka, lai Dieva dzīvība tevī varētu plūst vairāk, un mūs ir katrā ikvienā, kur Dievs dod šo pirmo instrukciju, ko viņš arī pirmīt teica pats kungs Jēzus, svētīgi ir izsalkušie un izslāpušie, jūs tiksiet paēdināti. Un šeit ir Salamana pamācība, 4. nodaļa no 20 līdz 23, kur viņš saka, mans dēls, ka mēs varam teikt, mana meita, ievēro manus vārdus, lai tava auss nosliecas manai runai pretī, lai tie neaizslīd no tavas apziņas un redzes loka, saglabātos savā sirdī, jo tie ir dzīvība tiem, kas to atrod, un zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība, jo no turienes rosās dzīvība, jo no turienes rosās gara spēks, jo to visu, ko tu redzēsi savā dzīvē, cik daudz tu būsi ļāvis Dievam ieskatīties caur savu vārdu, tavās dzīvē, tavā garā, tik daudz, tā arī dzīvība varēs plūst no tevis laukā. Un Jēzus neko nedarīja, līdz viņš neredzēja, ka tēvs viņam liek darīt kādas lietas. Un kā arī Jēzus teica, es un mans tēvs, mēs esam viens. Neviens nevar tikt pie tēva kā viens caur mani. Un tāpēc tik svarīgi ir mums zināt un ieaicināt Jēzu savā dzīvē, jo Jēzum bija uzdevums. Un vienu uzdevumu jau viņš ir izpildījis. Viņam ir nākošie uzdevumi, viņš grib glābt pazudušos, viņš grib glābt tos, kas ir apkārt, kas ir neziņā, kas ir bezizejā. Un vēl ko viņš teica Lūkas evaņģēlijas 3.16, kur Jānis Kristītājs runāja un raksturoja. Un teica nākošās lietas par Jēzu. Lūkas evaņģēlijas 3.16. Paldies tev, kungs. Un Jānis visiem atbildēdams sacīja, es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas, tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Nāks spēcīgāks tavā dzīvē, un tas spēcīgākais ir Jēzus Kristus, kas kristī tevi ar svēto garu un ar uguni. Un tas ir tas, kad tu nedomā vairāk šodien par savu pagātni. Tu neskaties, kas bija pagātnē, bet tu skaties uz to nākotni, kas tev ir priekšā, uz tām lietām, kā Dievs tevi grib vest. Prieks tevi, Jolanta, redzēt, svētības pār tevi un mīļa apskāvienu tev no manis. Un skaties uz nākotni. Pirmais, tad, kad jau es kā pirmī teicu, liekot Dieva vārdu iekšā, tas atjauno gan tavu prātu, gan tas iekrīt tavā garā. Tas tā kā bunkurs, kuru tu pielādē, un tu vari pēc tam smelt no tā grūtību situācijās, un svētais gars tev nāk ar mieru, viņš ir kā aizstāvis, viņš ir kā padomdevējs, viņš ir kā mierinātājs, viņš ir kā līdzās stāvētājs, viņš ir tas, kas dod tev tālākajam spēku iet un nepadoties. Tālākais, tā kā otrs punkts varētu teikt, tu sāc
sāc ar savu sirdi dzert no Dieva straumēm, no Dieva avotiem, kad tu smēli, kad tu baudi no tā pestīšanas prieka, no tā pilnuma, un tu vairāk un vairāk pavadot laiku mājās ar to kungu, tu piepildies, tu varētu teikt, piedzeries svētajā garā, un tu tiec aizdedzināts ar Dieva klātbūtni, ar Dieva uguni, ar Dieva realitāti. Jo kristietība bez spēka, viņa ir sausa, viņa ir nedzīva, viņa ir tāda tukša, jā, garlaicīga, tāda, bezjēdzīga. Liekas, ka pasaule var kaut ko vairāk piedāvāt, bet Efeziešu 5. nodaļa 18 arī saka, un neaprēbinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Citi tulkojumi saka svētā gara pilni, tā kā neaprēbinieties ar vīnu. Protams, ir pasaules vīns, ir tās lietas, kas ir kā gars, kas ieved kādās kārdināšanās, bet mēs arī varam būt daudzreiz. Ir kristieši, kas ir pilni ar aizēm, ar rūpēm, un kas neatdod savas nastas un nav piepildīti ar svētā gara spēku, ar svētā gara uguni, ko apustuļu darba 1. nodaļa 8 saka, kas gaidiet, līdz jūs saņemsiet spēku, jo tas ir tas, kas tevi un mani vedīs tālāk. Un 3. ir tas, ka tu tiec šai Dieva ugunī dedzināts, ka tu tiec šai Dieva ugunī apsargāts, un šī ir tā Dieva uguns, šī ir tā Dieva aizsardzība, kur neviens ienaidnieks netiek klāt. Un ja tu noteikti zini vecajā derībā, cik daudz nozīmē šī uguns, un varēs mājā paskatīties 2. Mūzes 13. nodaļa no 21 līdz 22, kur Dievs veda laukā savu Izraēlu tautu caur Mūzu un no eģiptiešiem, no verdzības, un kas tad viņus pavadīja? Tas bija mākoņu stabs dienā, un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā. Mākoņu stabs, tas ir kā attēls par svēto garu, kad tu ej kādam dzīves karstamam cauri, vai kādai neziņai tu ej cauri, tad tā ir tā atvēldze, tas ir tas piepildījums, un šis uguns stabs naktī, kad ir tuksnesī, kad ir tik augsti, tajā ir siltums, tajā ir apsardzība, tajā ir apsardzība no plēsīgiem zvēriem, jo zinām, kad uguns deg pie uguns, kura nevar pietuvoties, nekas, nekādi rāpuļi, nekādi plēsēji, un šī uguns ir, kas katram mums ir vienam vajadzīga, un tu esi aicināts staigāt pa jūru, tu esi aicināts dzīvot pārdabiskajā, tu esi aicināts maizes pavairošanā, tu esi aicināts iziet cauri katrai lauvu bedrē, kur Dieva eņģeļi aiztaisa ienaidniekiem mutes. Tu esi aicināts iet tālāk, un Dievs tev grib vest tālāk, un vienalga, varbūt ir tavā dzīvē kāda karsta situācija, ka tu tiešām nezini atrisinājumu, bet tas kungs zina to atrisinājumu, tas kungs ir ar tevi, un varbūt tev liekas, ka tu esi kādā ceplī, kādā tiešām bezizējā, nē, ar Dievu ir viss iespējams, ar Dievu, un mēs ejam cauri, un tad, kad tu tagad ej cauri kādai tādai situācijai, tu zini, tu neesi viens. Kungs ir ar tevi, Jēzus Kristus ir ar tevi, un tāpēc, ka viņš ir glābējs, tāpēc, ka viņš tevi ir izpircis no nāves, un viņš tevi ir pārcēlis un ielicis tēva mīļotajā valstībā, pārcēlis. Tad ieaicinot Jēzu Kristu, un tava sirds kļūst brīva, tava sirds kļūst tīra, tava sirds kļūst aizdedzināta, un tajā arī ir tas, kad izdedzina kādas lietas, kas mums negribētos dabiskajā ceļā, kādas motivācijas, kādas savas iedomas, mums katram ir savas iedomas, katram ir savas idejas, un kā mēs esam pie viņām pieradušas, vai kādas tradīcijas, kas nāk pārmantotas no vecvecākiem, vai vienalga kādā veidā, bet tu esi aicināts šodien staigāt Jēzus vārdā, Jēzus vārdu spēkā pāri visām situācijām, jo tev Dievs ir devis autoritāti un varu. Un 1. Pētera 1. nodaļa no 6 līdz 7. Tad jūs līksmosieties tagad, ja tas vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīta, izrādītos teicama, slavējama un godājama. Kad Jēzus Kristus parādīsies, Jēzus Kristus nāks otrais uz šīs zemes, viņš nāks pēc draudzes, viņš nāks pēc līgavas, viņš nāks un paņems prom Kristus miesu, Kristus draudzi pirms pārbaudas laikiem, pirms pēdējiem laikiem, un tad par to ļoti skaidri runā Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa, kur ir šīs ģeķīgās jaunavas un gudrās jaunavas, kurām pietrūka eļļa, tāpēc mums ir svarīgi degt, mums vajag šo jauno eļļu, svaigu eļļu, mums ir jādeg mūsu sirdī ugunī, un mums ir jātiek pārbaudītiem.
mūsu motīvos un mūsu pārējās lietās, jo svētais gars ir tas, kas zina mūsu sirdi. Dievs un, protams, Jēzus Kristus. Tāpēc arī 1. Pētera turpat atpakaļ, drusciņas priekšu, 4. nodaļa no 12 līdz 13 saka, mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts, bet tā kā jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Tā kā vienalga, kāds ir tavs dzīves karstums, vienalga ir kāda tava situācija, vai finanses, vai neziņa, spiedies un sauc uz to kungu, jo šodien ir tik brīnišķīga laika, šodien ir labākie laiki, un Dievvārds saka, Jēzus pasauli ir uzvarējis, un lielāks ir tas, kas ir tevī, nekā tas, kas ir pasaulē. Un tāpēc mēs ļaujam Dievu uguni aizskart, mēs ļaujam, lai Dievu uguns, un tā tieši tagad nāk pār tevi. Tu piedzīvo šo siltumu, tu piedzīvo šo karstumu, jo Dieva roka ir pār tevi. Tieši pār tevi, tieši tagad pār tevi, Jēzus vārdā. Un gribu, lai tu atver un paskaties, ja ne tagad, tad uz priekšu, tad pēc tam Daniela grāmatu. Tur ir runāts par Danielu, cik viņš bija nodevies un kā viņš sauca uz Dievu, kā viņš meklēja Dievu, kā viņš neņēma vērā, ko ķēniņš teica. Un viņam bija brīnišķīgi draugi, un viņš nostājās par ticību, un, protams, viņi iemeta lauvu bedrē, bet tad bija šie 3 puiši, šie draugi, kuriem arī vajadzēja locīt ceļus. Ķēniņa izdotai pavēlēja nepielūgt dzīvo Dievu, un viņi pateica, nē, viņi pielūgs kungu. Vienalga, ko tas viņu dzīvēs prasīs, un tad viņus nolēma ķēniņš iemest ugunīgajā ceplī. Un par to ir rakstīts Daniela grāmata 3. nodaļa no 17 līdz 28. Un tas arī būs tas, ko mēs tūlīt virzīsimies uz beigām. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošā cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas ar ķēniņu. Bet, ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināta ķēniņa, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūgsim to zelta tēlu, ko tu uztaisīji. 19. pāns. Tad Nebukadnēcers iedegās dusmās, un viņa vaigs pret Sadrahu, Mesaku un Abednego pilnīgi pārvērtās. Viņš pavēlējis cepli sakurināt 7 reizes stiprāk nekā parasti, un pavēlējis stiprākajiem vīriem no sava karaspēka vidus saistīt Sadrahu, Mesaku un Abednego, un tos mest degošā ceplī. Tā viņi saistīja šos vīrus viņu apmetņos, svārkos, cepurēs un citās drēbēs un iemeta degošā ceplī. Pēc ķēniņa pavēles tik ārkārtīgi sakurināja cepli, ka liesmas vēlme nogulināja tos vīrus, kuri atveda Sadrahu, Mesaku un Abednego. Bet šos 3 vīrus, Sadrahu, Mesaku un Abednego, iemeta saistītus degošā ceplī. Tad Nebukadnēcers pēkšņi sajūta izbrīnu. Viņš steidzīgi cēlās un jautāja saviem padomniekiem, vai tad mēs neiemetām ugunī 3 vīrus saistītus? Tie atbildēja ķēniņam, jā, tiešām tā, ķēniņ. Tad viņš atbildēja un sacīja, bet es redzu 4 brīvu ugunī staigājam, un tiem redzami uguns neko nekait, un 4. izskatās kā kāda dievišķa būtne. Un zemes pārvaldnieki, priekšnieki, augstie priesteri, virsnieki, kas bija sapulcējušies, redzēja, ka uguns tiem vīriem nemaz nekaitēja un nebija skārusi. Viņu galvas mati nebija apsviluši, viņa apmetņi nebija apdeguši, un deguma smaka tajos nebija manāma. Ja tu ļauj Dievu ugunī tevi vest tālāk, un kad tu noliec sevi tajā vietā, kur tu dzirdi vārdu, un kad tu ļauj un paklausi svētā gara pamudinājumiem. Tā uguns ir tā, ko es pirmīt saku, apsargā. Un kaut vai ienaidnieki bija apkārt, kaut vai ķēniņš palūdza, lai vēl vairāk sakurina šo cepli, un šos 3 puišus vedot uz cepli, puišiem nekas nekaitāja tajā ceļā, un tie, kas viņus veda, tie jau tur pagalam palika beigti. Un viņus iemeta ceplī, tā kā viss tavs dzīves ceļš ir tālāk pasargāts tā kunga. Viss tavi motīvi, tavas lietas, ko tu noliksi kungam un teiksi, te es esmu,
Dievs tev vedīs tālāk, un viņus iemeta sasaistītus, virvēs vai važās, nezinu, sasaistītus, visus sasietus, iemeta tai ceplī, bet tad, kad ķēniņš redzēja, ko Dievs darīja, ka viņš teica, bet es redzu brīvi staigājam, ugunī brīvi staigājam. Un viņiem tas neko nekait, un 4. izskatās kā dievišķa būtne. Tā kā tad, kad Jēzus ir tavā dzīvē, tu staigā brīvs, visas važas sakrīt, nokrīt, visi aizspriedumi, ienāk Dieva dziedinājums, ienāk Dieva brīvība, gan dvēselē, gan miesai, gan garam, un tāpēc šodien ļauj svētajam garam tevi aizskart. Neskaties, ko cilvēki saka, neattaisno arī pats sevi, kā tu varētu darīt, neattaisnojies Dievu priekšā, bet sauc vairāk, noliec sevi un nepalaid to garām, to iespēju, kā Dievs tevi grib svētīt tavā dzīvē, kā viņš grib tevi vadīt un kā viņš grib tevi šķīstīt. Un nekas nebūs tavā dzīvē neiespējams, nekas, viss tiks sadedzināts, viss tiks sarauts un tu kļūsi brīvs, vai ne? Aleluja, slava tev, kungs, un es tev pateicos, kad daudzreiz mūsu domas, daudzreiz mūsu lepnība mūs pašus sasaista, daudzreiz tās lietas stāv pretī Dieva atbrīvošanai, Dieva pārdabiskajam, Dieva dziedināšanai, bet šodien tu vari kopā ar mani teikt, ne, šodien man būs jauns iesākums, šodien es iešu tālāk, šodien es skatīšos, un es neļaušu ienaidniekam nākt un nozagt tās svētības, kas Dievam ir priekš manas dzīves, ka tu vari to teikt. Un tāpēc ir tādi mazi mini solīši, un pēc tam mēs lūksim, kas palīdzēs tev attīstīt un virzīties tālāk un vingrināt tavu ticību, jo Caharijas 4. nodaļa 10, tur ir teikts, ka čempioni ir tie, kas grib virzīties tālāk, kaut pa sprīdim ikdienas, palikt virzībā, palikt kustībā, darīt tos mazos solīšus, lai piepildītu savu mērķi. Tavas slāpes, tavas sirds motivācija būs tā, kas tevi virzīs uz priekšu, un tas tev dos milzīgu gandarījumu, milzīgu piepildījumu, milzīgu apmierinājumu, un tad pasargā sevi, pasargā savu ikdienu, pasargā no domām, kas ienāk tavā galvā, tāpēc ķeries pie Dieva vārda, ļauj Dieva vārdam atjaunot tavu prātu, un nāks citas domas, un viens no tiem noteikumiem ir paliec slāpstoši, ar visu spēku, ar visu enerģiju, paliec slāpstoši, un esi Dieva spēka motivēts, paklausīt tajā, ko tev svētais gars paskubina. Otrs, vērtē laiku, vērtē to laiku, kas grib nozagt tev to laiku, kas grib tev atņemt to laiku, vērtē savu laiku, jo tas arī būs, ka garīgie spēki no tevis izies, bet ļaujies un atdot laiku Dieva vārdam ikdienas. Un atpazīsti tos cilvēkus, kas ir tie tā kā laika zagļi, ja? Kas arī tie, kas vilks laukā no tevis, ja? Un kā Dieva vārds saka, norobežojies un ierobežo, lai tu varētu iet tālāk savā dzīvē un darīt šos mazos solīšus, ka tu kā čempions solīti pa solītim trenēji ikdienas un paklausi Dieva vārdam. Katru dienu lasot Dieva vārdu, lūdzot, esot par daļu, lūdzot par glābtiem cilvēkiem. Ja arī tev paskubina, ka tu vairs finanses sēt, lai evaņģēlijs tiktu izplatīts, ieguldi savu dzīvi un dzīvo dēļ mūžības realitātes, ar mūžības perspektīvu, ar mūžības virzību par dvēselēm. Un Dieva roka ir pār tavu dzīvi. Un es tev pateicos, kungs Jēzus vārdā. Tieši tagad es aizlūgšu par tevi. Un ja tu neesi ieaicinājis Jēzus savā dzīvē, ja ir gadījies kaut kā iekrist tajā grēkā vai tajā vainas apziņā, kad Dievs saka, nāc pie manis, bez bailēm, nāc ar pateicību, nāc ar pielūgsmi, nāc ar pazemotu sirdi, un ka tu vari šodien teikt, Jēzu ienāc manā sirdī. Varbūt tev ir nozagts un teikts, ka tu neesi glābts. Nē, tu esi glābts, atjauno šīs attiecības, un varbūt arī ir kāda vētra, kāda situācija, kādas ziņas, kas tev var pateikt, nav vairs cerības. Ir cerība. Šodien tu dzirdi, ir cerība. Tas kungs ir tava cerība, un viņa vārds ir tava cerība. Un tāpēc es tevi iedrošinu kopā lūgt īsu lūgšanu ar mani un ieaicināt Jēzu atkal no jauna savā dzīvē. Kungs Jēzu, es tevi lūdzu, piedod visas manas grēkus, piepildi manu sirdi ar savu realitāti, ar savu klātbūtni. Aizdedz manu sirdi priekš tavām lietām. Ieliec manī slāpes, ieliec manī izsalkumu, ieliec manī deksmi,
meklēt tevi un neapstāties. Tīri manu sirdi, šķīstī manu sirdi. Jēzu, es tevi lūdzu, kristī mani tieši šodien, svētajā garā un ar uguni. Es ticu tev, ka tu esi miris un augšām cēlies par maniem grēkiem. Un otrais nākot uz zemes, tu mani paņemsi. Šodien man ir piedots. Es esmu glābts. Manā sirdī ir Jēzus. Un es esmu ceļā uz debesīm. Un jaunam ticības skrējienam kopā ar tevi. Es esmu piedevis visiem, kas man ir sāpinājuši. Un šodien es saņemu tavu piedošanu, tavu glābšanu un tavu dziedināšanu savam garam, dvēselei un miesai. Āmen. Tā kā brīnišķīgi apsveic, priecājos, ka tu esi lūdzis un lūdz, jo vairāk, jo biežāk, jo labāk, un lai Dieva uguns ir pār tavu namu. Kungs, es tev pateicos par ikvienu, kas tagad skatās, kas skatīsies vēlāk, ka tā pati tava uguns, tā pati dziedinošā, tā pati svētošā, tā pati šķīstošā, tava uguns ir pār ikvienu. Kungs, ka Jēzus asinīs viņi ir pasargāti, Jēzus asinīs viņi ir šķīstīti, ka Jēzus asinīs viņiem ir piedots, ka viņu vainas apziņa tagad ir tīra, un ka tu, svētais gars, piepildi viņus ar savu mieru, ar savu klātbūtni, ar savu realitāti, ka tu viņus apzīmogo, un ka viņi varēs noiet to sacīkst, ko tu esi viņiem paredzējis Jēzus vārdā, un nekāda ienaidnieka spēks, lai nepietuvojas nevienam no šiem, kas ir lūguši Jēzus vārdā, un tiešām dari viņus slāpstošus, dari viņus radikāli izmisušus šajos laikos, lai viņi var degt un aizdegties un būt par svētību savā dzīvē un visiem apkārtējiem Jēzus varenajā vārdā, lai viņi ir svētīti, lai viņi par svētību Latvijas tautai un vēl citām tautām Jēzus vārdā. Āmen. Visu labu. Atā.